Man kādreiz bija tāds jautājums, ja Dievs ir tiešām tik ļoti labs, tad kāpēc uz zemes ir ļaunums? Kāpēc viņš vispār radīja ļaunumu? Kāpēc cilvēki ir tik ļauni, viņi tur izmanto vardarbīgi bērnus gan seksuāli, gan arī upurē, kā mēs tagad dzirdam? Kāpēc ir cilvēkiem, kuriem ir tik ļoti liels bats, kāpēc tik daudzus arī nogalina? Vienkārši kāpēc Dievs visu šo ļaunumu neiznīcina un nepaņem projām? Un tie ir, man liekas, tādi loģiski jautājumi, kurus ir veselīgi padomāt, bet, kad es sapratu šo vienu lietu, tas man palīdzēja to atzīt vēl vairāk un deva man lielāku vēlmi iepazīt Dievu, atzīt viņu un saprast, cik viņš ir patiešām labs. Un tāpēc arī ceru, varbūt tev šo saprotot, pāris atbildes būs uz taviem šiem jautājumiem. Tātad Bībele māca, ka Dievs radīja cilvēku aiz mīlestības. Viņš mīlēja tik ļoti, viņš ir mīlestība, ka viņš radīja cilvēku, lai viņam varētu parādīt mīlestību. Un tad viņš arī deva šim cilvēkam brīvu gribu, viņu izvēlēties vai arī noraidīt un iet pa savam. Jo īstenībā tā padomā, patiesa mīlestība ir tikai tad, ja tev ir dota brīva griba. Piemēram, ja tu esi vīrietis un tu piespiedi sievietei tev mīlēt un darīt visu, ko tu vēlies, es neteikšu, ka tā būs mīlestība vai ne. Patiesa mīlestība, ka tā sieviete pati vēlas un izvēlas attiecības ar vīrieti. Un tāpat tās arī eksistē attiecībās ar Dievu, vai ne? Patiesa mīlestība ir tikai tad, ja mēs mūsu aiz brīvas gribas, mēs izvēlamies veidot šīs attiecības. Bet tā lielā problēma sākās tad, kad šie pirmie cilvēki, kuri tika radīti, viņi uzgrieza muguru Dievam. Un tas brīdis, kad tu uzgriezi muguru Dievam, tas nozīmē, ka tu pats vēlies būt Dievs, tu pats vēlies zināt, kas ir labs, kas ir ļauns, neusticies vairāk Dievam un uzticies vairāk sev. Tas ir tas brīdis, kad tu grēko. Cilvēks krita grēkā un viņš tika atšķirts no Dieva. Un mēs redzam Bībelē, ka šis ir tas brīdis, kad pasaulē ienāk nāve, vai ne? Ienāk šis ļaunums, jo tas ir tā kā tumsa. Un tad mēs arī saprotam, ka tumsu neviens neveido, neražo. Tumsa ir vienkārši gaismas trūkums. Kad gaismu izslēdz ārā, tad ir tumsa. Tāpat tās ir ar ļaunumu. Dievs nav radījis ļaunumu, viņš nav radījis šo nāvi un visas sliktās lietas. Tā ir vienkārši tās sekas, kad mēs pagriežam muguru Dievam. Kad gaisma, Dievs, šī patiesā mīlestība tiek izslēgta ārā, mēs ejam pret visu, kas ir pret Dievu, vai ne? Kas ir ļaunums, nāve, tumsa, tur nospiestība, pazušana, depresija un vispārējais. Un tāpēc, ka šie pirmie cilvēki pagrieza muguru Dievam un grēks ienāca pasaulē, tā arī mēs, visi pārējie, mēs esam dzimuši grēkā. Mēs esam dzimuši atšķirti no Dieva. Jo Bībelē rakstīts, ka grēcīgs cilvēks, kurā ir pat kripatiņa grēks, vai ne? Viņam nevar būt attiecības ar svētu Dievu. Tāpēc arī mēs visapkārt pasaulē redzam ļoti daudz ļaunumu un nāvi un ciešanas, jo mēs vienkārši esam nošķirti no Dieva. Bet šeit arī ienāk iekšā tā Dieva mīlestība, lielā brīnišķīgā viņa žēlastība, kad viņš tik ļoti ienīst ļaunumu, tik ļoti ienīst šo tumsu un tik ļoti mūs mīl, ka viņš atdeva pats sevi. Viņš sūtīja savu dēlu, Jēzu, šeit virs zemes, lai Jēzus uzņemtu visu šo grēku, šo nāvi, šo ļaunumu, un augšām ceļoties, ar šo augšām celšanos viņš uzvar nāvi, uzvar šo grēku, uzvar šo tumsu, un tad gaisma var ienākt beidzot pasaulē, vienīgi, ja mēs pieņemam Jēzu, vai ne, par savu kungu. Un tātad šeit vēl projām ir šī brīvā griba. Dievs tik ļoti mūs mīl, ka viņš vēlas, lai mēs piedzīvojam patiesu mīlestību, un mums ir izvēle, vai mēs paliekam grēkā, tumsā, atšķirtībā no Dieva. Mēs ticam, ka tas ir tas, ko mēs vēlamies, vai arī mēs atzīstam, ka mums ir vajadzīgs glābējs. Mums vajag, lai kāds mūs izglābj ārā no šīs tumsas, no šī ļaunuma, un mēs izvēlamies Jēzu, vai ne? Un tad pateicoties Jēzum, mums atkal var būt attiecības ar Dievu. Mums atkal var būt attiecības ar patieso mīlestību, ar gaismu, ar visu, kas ir labs. Un tad tas jautājums, kāpēc Dievs vienkārši neiznīcina visu ļaunumu, neizņem ārā no pasaules, atbildes to ir, tad arī viņam vajadzētu iznīcināt pilnībā visu cilvēci, gan mani un tevi un visus šos cilvēkus, jo mēs visi esam grēkojuši. Mēs neviens neesam labs. Bet Dievs ir tik ļoti pacietīgs, kad viņš vēlas, lai visi taptu glābti, un Bībelē rakstīts, ka viņš visus velk pie sevis. Jo viņa griba ir, lai mēs visi piedzīvojam šo
šo mīlestību, šo saticību kopā ar viņu, šīs attiecības, un es personīgi esmu to piedzīvojis, paldies Dievam, un tas ir pilnībā mainījis visu. Un tāpēc arī šo pašu viņš piedāvā ikvienam. Tāpēc varbūt tas gala jautājums nav, kāpēc ir tik daudz ļaunums uz pasaules, bet varbūt tas galvenais jautājums ir, kāpēc es turpinu to izvēlēties.